Man kā finanšu ministram būs vairākas prioritātes. Tad valsts administrācijas izdevuma samazināšana, lieko štatu vietu likvidēšana un mazo aģentūru apvienošana lielākās vienībās, tādējādi ietaupot patiesībā darba spēku. Otrs un varbūt savā ziņā smagākais punkts - nodokļu politikas akcentu maiņa jau no 2009. gada. Kā piemēram, lai piedāvātu lielāku darba spēka skaitu iekšējā tirgu, nodokļu atvieglojumu pensionāriem. Un bez tam arī iespējams paaugstināt neapliekamo minimumu. Tādējādi daļēji risinot šo darba spēka trūkumu problēmu. Trešais būs jāpārliek akcentu nekustamā īpašuma nodokļu politikā. Ir radušās problēmas, jo acīm redzamas saistībā ar to, ka cilvēkiem pirmais mājoklis ticamākais būs, tam būs nepieciešama kāda atvieglojuma. Šajā pavasarī es novēlētu sev un katram nevis pirkt to, kas ienāk prātā un ko ierauga, bet pirkt tikai to, kas ir nepieciešams un var atļauties.